Nu, jau principā jāiebrauc. Labdien! Welcome back to It's a Mad, Mad World. We're here, 2017, Season 3. And in this episode, we're going to be skating with friends and having fun, just as usual. So enjoy. We're going to be in Barcelona this episode. And now, I'm going to give a presentation or a lecture about skateboarding to all these people. Say hello. Hey. Yay. It's a mad, mad world. Okay. Tas bija priekš man personīgā arhīva. Paldies. Tad šis ir jāizslēdz. Jo viņi neizslēdz, tad viņš saplīst. Atvainojos. Nu tad tā, tas esmu es. Un tas ir Jaunzēlandē, Auckland pilsētā, pirms 4 gadiem. Un jā, es esmu skaters, es esmu 15 gadus jau nodarbojies ar skateboardu. Parasts skituļdēls, ko var nopirkt jebkurā veikalā. Un pusi no šiem 15 gadiem es jau pelnu iztiku ar šo lietu, ko man patīk darīt. Vārds sakot, pirms es sāku skeitot, es nodarbojos ar basketbolu, mākslas vingrošanu, sētā spēlēju futbolu ar draugiem, riteņbraukšanu, galdu tenis un vēl šis tas tur. Bet, vārds sakot, beigās es paliku pie skateboarda, tur nebija ne treneri, nekas. Brīvība, varēja iet un darīt, kad gribēju. Un tad, ko var pastāstīt skaters? Es jums pastāstīšu iz dzīves, tā teikt, ko es esmu iemācījies. Un, jā, vārds sakot, esmu pabijis gandrīz vai visos kontinentos, atskaitot Antarktīdu, kur, starp citu, man uzaicināja nākamēnes braukt, bet es nevaru braukt, jo es arī mācos maģistratūru Ventspils augstskolā. Un man ir jāraksta maģistra darbs. Tā kā neko darīt, citreiz, noteikti nekad. Bet izglītībai ir nozīmes. Tātad iz dzīves es esmu piedzimis ventspilnieks, uzaudzis Padurē, Kuldīgā un tad atkal Ventspilī. Un var teikt, pats galvenais, ko es esmu iemācījies, man nāk no manas māmiņas, kur sēž tur augšā. Kur tu esi, mammu? Rega tur! Paldies māmiņai! Nu un tad, ko tad man māmiņa ir iemācījusi man? Pats pirmais, man jau visvairāk patīk teikt visiem, ka mamma man ir iemācījusi dzīvot saskaņā pašam ar sevi. Vārds sakot, neiet pretī saviem viedokļiem, uzskatiem un nestrādāt pret sevi, strādāt kopā ar sevi. Un otra lieta, ko man māmiņa ir iemācījusi, ir to, ka vienmēr ir neatlaidība. Nevis vienmēr, bet vienkārši neatlaidība. Vārds sakot, man reāli riebās agrāk mācīties, mājas darbs, skolas darīt un visu šitos ten. Un man mamma lika sēdēt, mācies to dzejoli no galvas. Ja neiemācīsies, neies skeitot vai kaut kā tā tur bija. Un dzejolis, matemātika, visu kaut ko pārējo. Un šī neatlaidība mani nav pametusi līdz šim. Un šī neatlaidība ir iemesls, kāpēc es esmu komandās ar labākajiem fotogrāfiem, filmētājiem un pasaulē labākajiem skateriem un ceļoju apkārt pasaulē, jo viņi apzinās, ka ja es kaut ko iesāku darīt, tad es to projektu novedīšu līdz galam, ko es arī cenšos tagad darīt ar maģistra darbu. Labi, ok. Ko vēl var pastāstīt skaters? Ko vēl es varu pateikt? Ka cilvēki, to pašu, ko te Mārtiņš stāstīja pirms tam, tie cilvēki laikam ir arī ļoti svarīgi. Un man ir ļoti paveicies ne tikai bez mammas, bet man arī ir pārējie daudz citi cilvēki, draugi un citi ģimenes locekļi. Man brālis,
patēvs, tēvs, mani kolēģi, skateri, biedri, skateparkā, kad es agrāk gāju. Viņi man vienmēr teica, tur tā nedari, dari tā. Un viņi man pamācīja, tur nebūt iedomīgam un būt mīļam, censties. Nu, tā vajadzētu. Un vārds sakot, man ir paveicies, man ir bijuši vienmēr ļoti labi cilvēki apkārt, kurus es uzklausu, un es cenšos arī izveidot sev apkārt šo atmosfēru. Bet šitai man par kreativitāti arī būs kaut kas jāpastāst kaut kad. Labi, centīšos nebūt garlaicīgs. Kas ir skateboards? Skateboards radies 80. gados Amerikā, surferi izdomāja, ka viņiem gribās surfot arī tad, kad nav viļņi. Un tad viņi izgāja ielās, atrada boulus, un viņi paši to izgudroja. Uztaisīja, jo bija skrituļslīdes, un tās ar 4 riteņiem. Viņi paņēma tos nost, uzlika uz skrituļdēli, un tad brauc un stiloja, un tad šitāds krekls valkāja. Un tagad skateboards ir 2020. gadā būs Olimpiskajās spēlēs. Stronger, faster, harder, ātrāk, stiprāk, spēcīgāk. Es nezinu, skateboards tiks iegrožots tagad šitādos noteikumos, kur visiem skateparkiem būs jābūt vienādiem, visiem trikiem būs jābūt tādiem pašiem, jo ātrāk tu mācies braukt, jo vairāk punktus tu iegūsi. Un es vairāk sliecos uz šo variantu. Es sacensībās nepiedalos, jums visiem noteikti liekas, šis Madars Apis noteikti visās sacensībās piedalās, dabū pirmās vietas, un tāpēc viņš ir atbalstīts braucējs un tā. Bet nē, sacensībās es uztraucos nenormāli. Ceļu trīts, pirmo trikotāju, es nokrītu uz ceļiem, mēģinu atkal, pēc tam sanāk, tad otrs atkal nokrīt uz ceļiem. Bet mans darbs ir kaut kas cits. Bet jā, tas ir foršs tāda kolāžiņa, vai ne? Labi, tālāk, skateboards Olimpiskajās spēlēs, tātad tiks iegrožots, un kreativitāte būs 0. 0! Ok. Mans darba apraksts, bet pirms par darba aprakstu, šis cilvēks ir Amerikā kādā no universitātēm profesors, un viņš katru dienu brauc ar skrituļdēli uz darbu. Viņš sirmiem matiem 60 pār gadi, bet vēl joprojām to dara, un viņš nav vienīgais ar sirmiem matiem, kas skaito. Un es ceru, ka es ar tāds kādreiz būšu. Tātad mans darba apraksts nav sacensības. Mans darba apraksts ir ar labākiem fotogrāfiem, filmētājiem. Mēs sarunājam, brauksim uz Barcelonu, jūs jau dzirdējāt. Es tagad sestdien braucu uz Barcelonu, un tur mēs filmēsim ielās, tādās vietās kā, labi, Barcelonu jūs varbūt nezināt, bet Rīgā ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, kur mēs nesen skateri ar manu iniciatīvu, jo es to izdomāju, mēs salabojām vai nomainījām Nacionālās bibliotēkas granīta plāksnes, jo viņas bija uzbūvētas tā, ka viņas bija tikai 1 centimetru biezas, bez nekādas pamatnes, un viņas saplīs diezgan ātri. Tagad tur viss ir nomainīts, 6 centimetru biezas plāksnes, somu granīts, dedzināts ar maziņu, es aizmirsu, kā sauc to, bet jā. Latvijas Nacionālā bibliotēka tagad piesaistīs skaterus no visām pasaules malām, un tas būs baigi labi. Tātad man līdzi ir fotogrāfs un filmētājs, un tad mēs ejam ielās, un tad es, var teikt, strādāju pa projektiem. Man ir vairāk dažādi projekti, bet pats galvenais projekts man ir 3 gados jāuzfilmē viens video, kas ir, man būs apmēram 3 minūtes, 4 minūtes garš video. Tātad gadā 1 minūte man jāuzfilmē. Tas nozīmē, es aizbraucu uz Barcelonu, pirmajā dienā mēģinu triku, 3 stundas nesanāk. Nākamā dienā mēģinu triku, 2 stundas, jo nevar 3, jo kājas sāp. Tad atkal 4. dienā jāatpūšās, 5. nesanāk. Ok, atmetam ar roku. Daram kaut ko citu. Atbrauc apakaļ uz Latviju, parakst maģistra darbu, tad brauc atkal apakaļ uz Barcelonas, mēģināt to triku vēlreiz. Un es mēģinu 3 stundas no vietas un sāpu un mocos un galīgi nav saskaņā ar sevi. Tāpēc es cenšos. Labi, tas mans darba apraksts. Palicis maz laika. Kreativitāte skateboardā. Skateboards ir diezgan kreatīvs.
varbūt rupšs, varbūt perverss, bet pa lielam viņš ir diezgan tāds iedvesmojošs un man ļoti sagādā prieku katru reizi, kad es to daru. Es jau jums nevaru pastāstīt, kā tur uztaisīt tādu triku un tādu triku, vai kas tur ir tik labs. Tad jums jāpamēģina. Tātad, kā es arī esmu, tāpat kā Mārtiņš teica, viņš ir 2 ēdienas uzgudrojis, es esmu 2 trikus varbūt izgudrojis. Varbūt 3. Man tā liekas. Bet, un kā tas notiek? Vārds sakot, es uzaugu skeitojot, man bija mīļākie skeiteri, katru dienu skatījos video, un tad šitos video es gāju uz skateparku, mēģināju atdarināt, vai gāju uz Nacionālo bibliotēku, mēģināju atdarināt, būt tieši tāds pats kā mans mīļākais skaters, jo viņš tik forši taisīja tos trikus, tur izskatījās tik viegli. Un tad es 1, 2, 3, 4, 5, 6 gadi pagāju, un kaut kas man arī sanāca no viņa trikiem, bet pilnībā es nevarēju būt kā viņš. Es biju bet tie triki man bija iemācīti, un tad beigās es varu teikt, sāku apvienot 2 trikus vienā, izmantot arhitektūras vietas savādāk un neatlaidīgi cenšoties. Tātad, ko vēl es varu pastāstīt par skateboardu, ir tāda lieta, ko es dzīves iemācījies, ir, ka jābūt arī jācenšas būt pozitīvam, jācenšas sev apkārt veidot tādu atmosfēru, ka cilvēki grib būt tavā klātbūtnē, ka cilvēki grib būt komandā ar tevīm, jo es esmu 6 komandās tur. Skituļdēļa, Red Bull komandā, Apavu komandā, apģērbu komandā, Rītentiņu. Un visur ir cilvēki, viss bizness ir cilvēki. Tātad, ko es varu pateikt? Esiet labi, esiet mīļi. Un mīlestība valda pār šo pasauli. Es ceru, ka jūs to zinat. Latvijā varbūt cilvēki ir bišķiņ tādi klusāki, nosvērtāki. Aprunā varbūt citus aiz muguras. Ko es arī daru, un tas ir arī citreiz smieklīgi, pārsvarā smieklīgi, bet es it kā gribēju taisīt vienu triku, bet es gribēju ienākt un to triku taisīt, bet es varu pamēģināt. Redzi, jābūt mīļiem. Ok, redzēsim, kāds es esmu profesionāls. Tur jāuzmanās, nedrīkst tur uzkrist. Okay, šis mans jaunais triks, ko es iemācījos pagājušajā vasarā, un es izmantojot šito tehniku, esmu izgudrojis jaunu triku, starp citu. To jūs uzzināsiet gada beigās, kad iznāks tas video. Tā, galvenais tikai nenokrist. Tas neskaitās. Tas neskaitījās, jo es nenosēdināju. Man vajadzēja arī aizbraukt. Bet nekas. Šito triku man ļoti patīk taisīt, un vēl ir 13 sekundes, ko lai saka. Neko. Laikam, ka neko. Paldies jums.